Labdien vai labrīt! Esam ieslēguši savus aparātus un esam nonākuši dievkalpojumā. Dievkalpojumā vasaras vidū, 2006. gada 12. jūlijā, kurā ne dievnamā, ne solos, ne savā ierastajā vietā, bet tā vietā, kur ik viens mēs šobrīd esam, ir Dievs, ir viņa klātbūtne, ir viņa baznīca, ir viņa vārds, mūsu iespēja viņu pielūgt, viņam jautāt, viņu izjust, būt kopā ar viņu. Un arī tādā skaistajā apziņā, ka mēs šobrīd neesam vieni pie šiem ekrāniem, bet ka mūs vieno kā cilvēks, vieno Dieva atklāsme, Dieva klātbūtne, viņa vēlēšanās mūs satikt, būt mūsu dzīvēs tagad un arī pēc tā, ko mēs saucam par mūsu dzīvēm. Šobrīd esam atnākuši un bērsim vaļā savas sirdis, lai lasītu viņa vārdu, bet vispirms mēs ik viens apzināsimies, ka mūsu ceļš ir bijis tāds līkumains. Tāpat kā šī upe, vai atpazīstiet? Tā ir gauja. Tā ir gauja mūsu latviešu tautas likteņu upe, kas tek plūst cauri visai Latvijai. Un gluži arī kā mūsu dzīve ar saviem līkumiem, līkločiem, par kuriem mēs domājam, par kuriem mēs kādreiz skumstam, par kādiem brīnāmies, vai tie bijām mēs. Varbūt domājam arī par sāpēm, kuras esam nodarījuši citiem. Sev un varbūt viņam, mūsu mīļam radītājam, kurš visskaidrāk un vistuvāk redzēja mūsu tumsu. Tāpēc es aicinu, ka mēs varam sākt ar vienu lūkšanu, aizverot acis, aizverot sevi apkārtējiem trokšņiem un domām un tuvojoties viņam. Lūksim. Mīļais Dievs, mēs nākam tavā priekšā tādi, kādi esam, ar labo, kas mūsos ir, ko tu mūsos esi ielicis, un arī ar to, kas vēl nav dziedināts, ar mūsu ticību, kas reizēm ir dzīva un drosmīga, un arī ar visām šaubām, kuras reizēm klusībā nesam sev līdzi. Mēs atzīstam, ka nevienmēr esam dzīvojuši no tavas mīlestības. Mēs esam bijuši asi vārdos, aizvērti sirdī, steidzīgi spriedumos. Mēs esam ievainojuši citus, mēs esam ļāvušies bailēm, nogurumam vai lepnībai, ļāvušies, ka mūsu domas vada šīs bailes, nogurums un lepnība. Piedod mums, Kungs, piedod mums, Tēvs. Piedod par to, ko esam darījuši nepareizi. Piedod arī par to, ko neesam darījuši. Kaut sirds dziļumos zinājām, ka vajadzēja. Piedod par mīlestību, kuru aizturējām, par mieru, kuru neienesām, par patiesību, no kuras izvairījāmies. Bet, Kungs, mēs nenākam pie tevis tikai ar vainu. Mēs nākam ar cerību. Jo tu neesi Dievs, kas skaita mūsu kļūdas. Tu esi Dievs, kas meklē cilvēku. Tu esi Dievs, kas sēj dzīvību pat tur, kur mēs redzam tikai tukšumu. Tu esi Dievs, kas spēj atmodināt to labo, ko pats jau mūsos esi ielicis. Tāpēc mēs uzticam tev savu dzīvi no jauna. Attīri mūsu sirdi, atver mūsu acis, atjauno mūsos mīlestību un māci mums dzīvot ne no bailēm, bet no tavas žēlastības. Mīļie draugi, grēku piedošana nav balva tiem, kas visu ir izdarījuši pareizi. Grēku piedošana ir balva tiem, kas nevēlas no viņa slēpties. Un tāpēc arī šajā
rītā vai dienā, mēs apzināmies viņa nemitīgo labvēlības pilno klātbūtni, ar kur viņš vienmēr ir mūsu dzīvēs. Arī tad, kad darām to, kas sāpina viņu un pēc mirkļa jau mūs pašus, arī tad viņš ir bijis klātesošs. Viņš mūsos ir iesējis sēklu, lai tā izaugtu par kaut ko lielu un labu. Šī sēkla ir dota no viņa. Grēku piedošana ir kā brīnišķīgs ūdens malks izslāpušai dvēselē. To saņemiet arī šodien un ziniet, ka jūsu grēki jums ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Un šajā rītā klausīsimies arī Kristus vārdos. Mēs klausīsimies līdzīgi par sējēju un sēklām, ko lasām Mateja evaņģēlija 13. nodaļā. Jēzus, izgājis no nama, apsēdās jūras krastā, un liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa. Tādēļ viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja krastā. Viņš tiem daudz runāja līdzībās, teikdams: redzi, sējējs izgāja sēt. Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļi zemē, bet, kad saule uzlēca un dedzināja, tā nokalta, tādēļ, ka tai nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus. Cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tad nu ieklausieties līdzībā par sējēju, pie ikviena, kas valstības vārdu dzird, bet neaptver. Nāk ļaunais un nolaupa, kas iesācis viņa sirdī. Šis ir tas, kas iesācis ceļmalā. Bet kas sēts akmenājā, tas vārdu dzird un to tūlīt ar prieku uzņem, bet viņā nav sakņu, un viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, tas tūlīt apgrēkojas. Bet kas sēts starp ērkšķiem, tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. Bet kas sēts labā zemē, tas vārdu dzird un saprot, un viņš nes augļus, cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus, cits 30-kārtīgus. Šie bija mūsu kunga Kristus vārdi. Un mēs lūdzam, lai viņš pats nāk šeit pie mums. Un kā tas, kurš ir sējis, tā arī šajā reizē pie ikviena no mums dara savu darbu. Varbūt sēj, varbūt laista, varbūt kaut ko ravē. Bet noteikti pats būdams visas dzīvības pamatā, mūs arī līdzi uzceļ un dāvā mums dzīvību. Viņa vārdi ir un būs mūžīga patiesība. Āmen. Aiz manis plūst gauja uz jūru. Tā nepārtraukt plūst, tāpat kā cilvēka dzīve. Šī upe ir plūdusi pirms mums un plūdīs pēc mums. Tā plūst, kamēr mēs guļam. Tā plūst savu mierīgo tecējumu. Varbūt reizēm ne tik mierīgu. Ādaži iedzīvotāji zina, kas notiek šeit kādreiz, kad ledus iet un notiek sastrēgumi. Un ir plūdi un dažas neaizsargātas
apdzīvotas vietas piegaujas, normāli, kārtīgi aplūst. Bet šī upe ir kā dzīve. Kā dzīve, kuru mēs varam salīdzināt ar savu dzīvi. Mūsos kaut kas nepārtraukti kustās, vai ne? Mūsos ir kādas ilgas. Pēc miera, pēc mīlestības, pēc kārtības, pēc tādas paredzamības un skaidrības. Un ļoti bieži nav nec paredzamība, nec skaidrība, nec miers. Mīlestība arī mums sagādā kādreiz jautājumus. Mūsu mīlestība. Mūsu. Padomāsim par sēklu. Jūs jau ziniet, jūs katrs esat turējis rokā kādu mazu sēkliņu, magonas sēklu vai kāda puķu sēkla vai kāda salātu sēkla. Cik tā maza, sausa un trausla. Un tomēr tas lielais brīnums, kas viņā ir kods par jaunu dzīvību, par jaunu augu. Visa informācija par katru lapiņu, par katru ziediņu, par augli, par koku, galu galā, kas no mazas sēkliņas var izaugt, un kāds viņš būs. Un tas pats jau arī, draugi, ir par mums, par cilvēkiem. Mums drusku sarežģītāk, mums divas sēkliņas savienojās, un top šī jaunā dzīvība. Šīs sēkliņas ir tik mazas, ka tās ar neapbruņotu aci vispār nevar ieraudzīt. Tāpēc es tā domāju šodien, ka tas, ko Kristus dara stāstīdams par sēklām un sējēju, ir no vienas puses ļoti sadzīvisks, īpaši jau arī tā laika cilvēkiem, kas ļoti tuvu dzīvoja zemē, zemes darbiem, zemes darbu ikdienai. Bet patiesībā viņš vienīgais mūsu pestītājs, mūsu radītājs un draugs ir tas, kuram ir tiesības runāt par sēklām un zināt, ka viss šī pasaule ar lielu gudrību, dziļumu tiek veidota un vadīta. Ar cilvēku, protams, draugi, viss ir sarežģītāk. No vienas puses filozofi māca, ka cilvēks tiek radīts kā tāda balta lapa, kurā šī pasaule, vispirms jau pirmie cilvēki, vecāki, un tad pasaule ar saviem skolotājiem, ar savu pieredzi, cilvēkā raksta savas rindas, un tad cilvēks veidojas. Un tomēr visai cilvēcei kopumā var redzēt, ir ieliktas dziļi līdzīgi kodi ar ilgošanos pēc patiesības, ar meklējumiem, ar kāri izzināt, ar vajadzību mīlēt un tikt mīlētiem, ar vajadzību būt kopā ar citiem, mācīties, atdarināt iepriekšējo paudžu uzzināto, izveidotās iemaņas. Mēs cilvēki neesam tukši. Dieva sēkla, ilgoties pēc patiesības, ilgoties pēc mīlestības, ilgoties pēc Dieva, ir ielikta katrā cilvēkā. Gauja nesākās šeit. Gaujā kaut kur tālu vidzemē uz otru pusi ietek daudz strautu, mazas upītes.
Ir vairākas vietas, kas ir atzīmētas kartē kā gaujas sākums. Arī Dieva darbs cilvēkā bieži vien sāks neredzami. Ir grūti nofiksēt to brīdi. Šeit es sapratu, šeit Dievs man pieskārās, šeit es apjēdzu. Nevienmēr ir liels brīnums vai tāds turning point. Jā, kā Dieva sēkla sāk mosties? Kā viņa mostās? Mēs nezinām. Bet kaut kas mūsos notiek. Kādam tas notiek bērnībā, kad viņš skatās uz saviem vecākiem, kuri saka paldies, kad ēdiens ir galdā likts, kad cilvēks saliek rokas lūkšanai un saka paldies. Jā, mazbērniņi tas var ietekmēt. Kādreiz mēs satiekam kādus cilvēkus un apbrīnojam viņus, cik viņi ir īsti, cik viņi ir dziļi, cik viņiem laba sirds. Un tad mēs uzzinām, ka šis cilvēks ir dziļi ticīgs. Mēs sākam domāt, tāpēc. Kādreiz dzīve mūs baigi sit, un mēs nesaprotam, kāpēc tik daudz kas tiek atņemts. Vai kaut kas tik skaidrā, jau izdomātā un saprotamā scenārijā bija sācies un tagad ir apraujās un izbeidzās. Un kādreiz dzīves brīži, kad mēs vienkārši nedomājam, ir pienācis laiks lūgt. Jo nav nekam citam vairs daudz laika un iespēju, mums ir jālūdz, jāsauc Dievs palīgā, un viņš palīdz. Un mazās sēkliņa, kur Dievs mūsos bija ielicis, izrādās ir izlaidusi saknītes. Izrādās ir jau asniņš, un varbūt auglītis. Bet Kristus arī runā par tādām nopietnām lietām, kā par ceļmalu, ēršķiem, akmeņiem. Tie ir nopietni brīdinājumi. Un patiesībā ir tās liels kārdinājums kristiešiem, tad tagad sākt radīt savas līdzības un to briesmu stāstu stāstīt, cik mans kaimiņš ir dziļos ēršķos iekritis, vai cik kaut kur kādam ir akmens cieta sirds, vai šī labā Dieva sēkla ir kritusi pavisam ne tur. Man liekas, ka Kristus šeit grib mums pateikt, ka visu veidu zemes, arī ceturtā, tā labā, dzīvo kopā vienā cilvēkā, dzīvo manī. Un nebūs dzīvē tāds brīdis, kurā es varētu teikt, ka es esmu pārvērties par labo zemi. Es varu tikai konstatēt, ka ir kaut kas labs noticis pie manis. Un šī labā zeme noteikti neesmu es, bet šo labo zemi tur ir izveidojis, apmēslojis, laistījis mans Dievs. Viņš cīnās ar manu ceļmalu, ar maniem ēršķiem. Un paldies Dievam, ka ik pa brīdim es pats ieraugu kādu nezāli, kur es drīkstu un varu izravēt. Paldies Dievam, ka es varu pamanīt, ka es varbūt neesmu pats darījis visu, lai šī sēkla tiktu labā augsnē laistīta un mēslota. Un es varbūt pats esmu ielaidis kādu indi tajā visā.
Un tomēr Dievs ir lielāks, un Viņš man ir nolicis šeit, kur es esmu, joprojām gribot viņu vairāk savā dzīvē, tuvāk savā dzīvē, dziļāk savā dzīvē. Kristus, radītājs un svētais gars, tas dara brīnišķīgas lietas. Katru dienu viņš darbojas. Viņš darbojas tāpat kā šī upe, kas tek. Un arī ir viens Dieva brīnums, kā šie ūdeņi visu laiku tek prom no Latvijas, no kurienes viņi uzrodās. Un mēs tad varam šeit pasniegt kādu ģeoloģijas un bioloģijas un ģeogrāfijas nodarbību. Bet Dievs to tā ir izdomājis. Šeit tas notiek. Un tāpēc arī mums no viņa ir dota diezgan brīnišķīga garantija. Arī mēs esam viņa plānā, un viņš turpina darboties. Viņš ir labs, viņš ir sējējs, viņš ir dārznieks, viņš ir reizēm arī ravētājs, viņš ir reizēm arī neizdarāmo lietu, cilvēkam neizdarāmo lietu izdarītājs. Un tāpēc mēs ticam un zinām, ka mēs esam drošībā. Mēs varam būt drošībā, jo viņš ir liels un labs. Āmen. Manās rokās ir nonākusi kāda sena ķeltu ticības apliecība, ko kādi mūsu brāļi un māsas Latvijā jau lieto. Un arī šodien aicinu, ka mēs, izmantojot šo seno tekstu, apliecināsim savu ticību. Mēs ticam, Tu visu Dievu Dievs, ka Tu esi mūžīgais dzīvības Dievs. Mēs ticam, Tu visu Dievu Dievs, ka Tu esi mūžīgais mīlestības Dievs. Mēs ticam, Dievs visa radītājs, ka Tu esi radījis debesu augstumus, ka Tu esi radījis jūras dziļumus, ka Tu esi radījis zemes pamatus. Mēs ticam, visu tautu Dievs, ka Tu esi radījis mūsu dvēseles un tām licis pamatus, ka Tu esi radījis mūsu miesas un devis tām garu, ka Tu esi radījis mūs pēc sava tēla. Ar visu dzīvi mēs Tevi godinām, ar visu spēku mēs Tev paklausām, ar visu prātu Tev sevi atdodam, ar visu sirdi mēs Tevi pielūdzam. Āmen. Mēs lūgsim Dievu, un kā jau esam ieraduši, mēs sāksim ar vienu klusumu brīdi, kas nav klusums, bet kur ir ļauts mūsu prātam un sirdī un dvēselē runāt ar Dievu par visu to, kas mums ir tas aktuālais, mums personīgi. Bet tā ir pateicība par kādu lielu saņemtu lietu, vai tā ir vajadzība, vai tas ir kāds mīļš cilvēks, kam mēs īpaši lūdzam mūsu kungu klātbūtni. Bet tā ir mūsu draudze, vai kāda cita lieta, kas tiešām mums ir nozīmīga, bīstam svarīga. Un tad pēc šī klusuma brīža es turpināšu ar lūkšanām, kas ir manā sirdī.
paldies par tavu spēku mūsos, par šo brīdi, kad varam zināt un uzticēties tavam apsolījumam, ka katru mūsu nopūtu, katru mūsu čukstu, katru mūsu vajadzību, tu to visu zini. Un ka arī tagad, kad mēs nācām pie tevis katrs ar savu lūgšanu, ka tu mūs dzirdēji, un iespējams jau pirms mēs atvērām savus lūpas un sirdis tev jau izteidzies ar kādu risinājumu, kādu atbildi. Šajā paļāvībā, šajā tevis dāvātajā ticībā ļauj mums vienmēr palikt. Tāpēc svētī mūsu mīļos, mūsu ģimenes, visus tos, par kuriem esam uzņēmušies kādu atbildību. Svētī mūsu draudzi, zemi, kur mums ir mājas, mūsu mīļo Latviju, visus ļaudis, kungs, kas gaida palīdzību no tevis. Īpaši tajos karstajos mūsu zemes punktos un vietās, kur ļaunums grib uzvarēt, bet jāuzvar tev taisnībai, patiesībai un mīlestībai. Nāc, kungs, ar savām atbildēm, ar savu pieskārienu, ar savu mīlestību, lai nekad nepazaudējam to, ko tu mūsos dari. Piepildi, kungs, visu, ko tu mūsos esi iesācis. Un dzirdi mūs, kungs, kad visi kopā tev lūdzam, kā tu mūs pats esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Jā, mūsu lūgšana ir, lai viņš mūs vada. Un tāpēc arī šodien mēs varam vienoties sirdī vai arī balsī kopā ar grupu Your Space mums mīļā un pazīstamā dziesmā Ved mani Dievs.
stības laiku, lai mana Tēvu zeme jaukāk sēž. Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, lai mana Tēvu zeme jaukāk sēž. Paldies! Paldies visiem, kuriem bija laiks būt kopā ar mani šajā video dievkalpojumā. Un es nezinu, kā jums, man stāvot šeit kameras priekšā, gatavojot un domājot par jums, man klausītāji, par sevi, kā par mācītāju. Man radās tā labā sajūta, ka patiešām viņš ir klātesošs. Un viņš tiešām darbojas, viņš tiešām sasilda sirdi, viņš tiešām iedvesmo sirdi. Un viņa sēkla, tā ir lielas potences. Daudzas lietas mums katram, lielas un labas, vēl ir priekšā. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Tiksimies gan klātienē, gan vēl kādā video dievkalpojumā.